ir jādod. Nu, mums varbūt ne, bet Ilze jau ir devusies. Labrīt! Labrīt! Šobrīd Rīgā starp mākoņiem spīd saule, lai gan ik pa brīdim uzpūš arī brāzmēns dienvidu austrumu puses vējš. Vairāk mākoņu šorīt ir Kurzemē, kur dažviet arī jau līst. Bet dienas gaitā plaša nokrišņu zona no rietumiem virzīsies uz valsts centrālo daļu, galvenokārt pēcpusdienā un vakarpusē Kurzemē, tāpat arī Rīga, Rīgas apkaime, Zemgala un arī Vidzemes rietumi ir iespējams, ka skars ļoti spēcīgas pērkona lietusgāzes. Negaisa laikā brāzmains vējš, tāpat iespējama arī krusa un nokrišņu būs daudz, līdz ar to dažviet var aplūst arī teritorijas. Savukārt valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē diena ir gaidāma ļoti karsta, tur gaisa temperatūra sasniegs 30 grādus, dažviet arī pārsniegs 30 grādu atzīme. Savukārt Kurzemē būs nedaudz vēsāks 23–25. Rīgā šobrīd neliels mākoņu daudzums, brīžiem brāzmains dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra 20–21 grāds. Diena ir gaidāma karsta, gaiss iesils līdz 30 grādiem, un arī Rīgā pēcpusdienā un vakarpusē pastāv spēcīga pērkona negaisa risks ar stipru lietu, tāpat arī krasām vēja brāzmām un iespējama krusa.